biedrība kopā savā novadā apvieno ģimenes, kurās aug un dzīvo cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem Mārupas novadā. Esam jauna biedrība, mums ir pusotrs gads, bet šī pusotra gada laikā esam jau izvirzījuši vairākus uzdevumus, kas ir jārisina, lai mūsu dzīves kvalitāte kļūtu labāka. Mūsu biedrības mērķis ir mazināt šķēršļus starp neirotipisko sabiedrību un cilvēkiem, kas ir savādāki. Tāpēc mēs esam sapulcējušies kopā, jo kopā daudzas lietas izdarīt ir vieglāk. Bet ar visu to mēs esam izdarījuši ļoti daudz. Viena no mūsu prioritātēm ir gan izglītības kvalitātes jautājumu risināšana, gan viselementārāko palīglīdzekļu pieejamība. Un, protams, katras ģimenes lielākais jautājums ir par to, kas notiks tālāk, kad vecāku vairs nebūs. Tāpēc mēs ļoti vēlamies, lai sākotnēji mūsu bērniem būtu dienas centrs, kur viņi varētu apmeklēt, kamēr vecāki strādā, un tad, kad vecāku vairs nebūs, lai tas ir grupu māja, kur viņi dzīvo ģimeniskā vidē. Mūsu biedrības darbības rezultāts bieži vien ir atkarīgs no atbalsta. Un mēs ļoti daudz cenšamies darīt visu paši saviem spēkiem, bet saprotam, ka arī palīdzība no malas palīdz mums ātrāk un veiksmīgāk tikt uz priekšu. Šodien, saņemot Narvesen ziedojumu, mēs saprotam, ka mēs šo summu varēsim izlietot, lai runātu par mūsu biedrību un mūsu biedrības mērķiem ar lielāku publiku. Mēs varēsim uzrunāt daudz vairāk cilvēkus, kuru sirdis iespējams būs atvērtas, un tādā veidā viņi mūs atbalstīs mūsu mērķu tālākai sasniegšanai. Tā kā liels paldies Narvesen komandai par šādu iespēju, un cīnīsimies tālāk.